Labdien, cienījamie futbola līdzjutēji, beidzot runā un rādā Ventspils. Esat tikuši galā ar visām ķibelēm un varu jūs tiešām beidzot sveicināt. Tūlīt sāksies otrais puslaiks Latvijas futbola virslīgas mačā. Futbola kluds Ventspils uzņem Jūrmālas Spartaku. Tā īsumā raksturojot pirmo puslaiku, labs, azartisks, aizraujošs, diezgan futbols ar diezgan daudz momentiem. Tiesa, ar šiem momentiem izcēlās Ventspilnieki tikai gan izvēj un vienīgi. Vārēko Ventspilnieku vārtos pāris reizes bija jāparāda, jānospēlē uzmanīgi, laicīgi aiziet no vārtiem tālāk savākt vai aizsist pro būbu, bet Robertam Ozolam Spartak vārtos krietni nācās padarboties, jau 7. minūtē pirmais moments, Parasjuks pēdējā brīdī nocēla no kājas būbu Jāčuka pie tukšu vārtu stūra, bet tūlīt pats sakoja stūrsitiens un Smirnovs pa pārlikti trāpīja sitot ar galvu, pa būbu. Līdz 13. minūtē vēl viens bīstams moments. Ventspilnieki izpildījumā, bet arī līdz tādam sitienam īsti pa vārtiem netika Ventspilnieks. Spartaks 15. minūtē tikai beidzot tik pie kaut kā Ventspilnieku lauku pusē, bija stūrsitiens, un ties neko īpaši bīstam neizveidoja tur Spartaks. Lūk, sācies otrais puslaiks. Pēc tam spēle diezgan izlīdzinājās. Spartakam izdevās izlīdzināt. Ļoti aktīvi Spartaks sāka no pirmā minūtē. Ventspilnieku lauku pusē jau uzmanīja sācenšus. Tā turpināja arī darīt. Un tas pamazām izdevās atbīdīt viņam spēli tā kā vairāk uz lauku vidusdaļu. Tā uz minūtēm 10. Bet pēc tam Ventspilnieki pamodās tā pa īstam. 24. minūtē neatradās neviena pēc Jāčuka piespēles, kurš varētu uz sodu laukumu uzsist pa vārtiem. Apjukūs tāds Spartaka aizsardzības rindās, bet nebija Ventspilniekam uzsist. Tagad Ozols atkal labi spēlējis gairāk, kā redzam. 28. minūtē Spartakieši visi signalizēja, ka būba ir atstājis laukumu. Tiesnesis gatavi nepiekrīt, spēle turpinājās. Un Turkaus pagriezienā uzsita pa vārtiem, bet sita pāri. Varēja arī citādāk tur beigties. Viss situācija bija laba. Tas arī nebija viss. 31. minūtē Ventspilnieki tik pie bīstams socitiena, bet Suhānovs sieriņā tieši pretī vārtiem gandrīz pie paša soda laukuma. Bet neizdevās pārcelt sieriņai pāri būbu. Vēl pēc dažām minūtēm Žigājovs labi nospēlēja. Atdeva lielisku piespēli Jančukam, kurš varēja atklāt rezultātu, bet lieliski nospēlēja Ozols. Spēcīgi sitienu tālajā stūrī aizskāra. Novirzīja būbu uz stūrsitienu un pirmais stūrstiens Ventspilniekiem. Ventspilnieki tikai tā uzkūra uguntiņu soda laukumā, tik pie vēl viens stūrstienu, un pēc tā Kurākins centrē un Tarāsovs skaisti kritienā ar galvu ievirzīja būbu vārtos. Tūlīt pat gan arī Spartaks atbildēja, varēja izcelties kādas kļūdas, bet neaizbēga tomēr viņš uz randiņa ar Uvārēko. Kaspars Dubra viņu panāca, atbruņoja, atņēma būvu. Moments ar to arī beidzās. Lūk tā, ļoti daudz notikumu, diezgan ātrs temps. Par to pateikties viesiem no Jūrmālas, jo Spartaks ļoti aktīvi spēlē visu maču, arī pēc zaudētajiem vārtiem īpaši tur nesabruka un neatkāpās atpakaļ, turpināja aktīvi darboties. Nu, bet rezultātas viņiem nedēļ, un nav arī bīstam pārāk momenti bijuši. Iespējams, tas ir iemesls, kāpēc Jurijs Popkovs ir izdarījis jau mājiņu. Rikardo Uljo ir devies atpūsties, un Kevīts Bēna viņa vietā laukumā. Ar
skaistiem vārtu gūbiem bērni izcēlēs šajā te sezonā. Nu, bieži tādiem nestandarta gājieniem, šeit tas ir tas, uz ko arī cer Popkovs, jo ar saspēlēm tādās labās sitiet pozīcijās Spartakā pagaidām tik neizdodas, un kaut kāds nestandartiņš varbūt palīdzēs. Kā jau teicu, pirmais puslaiks labā tempā, tā kā labi laikapstākļi, labs zālājs un labs futbols mums bija pirmajā puslaikā. Tehniski ķibeļu dēļ nevarējām mēs uz to parādīt, centos, cik to var izstāstīt. Tagad sekojam līdz otrajam puslaikam, kā redzams, tempā arī nav neko kritušies. Vecpilieki, protams, nedomā noturēt 1-0, bet centīsies palielināt savu pārsvaru. Spartaka spēlētāju mājas uzbrukums Smailē liecina, ka Spartaks savukārt, protams, centīsies pacīnīties par neizšķirtu. Aleksandrs Kļivos gatavojas doties laukumā. Izskatās, ka Andrejs Siģīcīs nevarēs turpināt spēli. Viņam joprojām tur mediķi aprūpē. Tā uzmanīgi ļoti soļo. Nu, izskatās, ka soļo uz ģērbtuvēm, laikam, Siģīcīs. Stūrstatiec pa to laiku atkal pie Spartaka vārtiem, kādu 4 bija pirmajā puslaikā. Diezgan interesanti gāja pēc 4 stūrsitieniem. Tagad kas? Tagad spēlēs 4 Kastaņēda. Ar galvu vēl viens stūrsitiens būs. Un ļaus mājiņu tiesnesis, jo mazākumā šobrīd spēlē Spartaks. Andrejs Siģīcīts savainojumu dēļ pamet laukumu. Un Aleksandrs Kļivos video vietā laukumā, 11. numurs. Paslīd, izdarot centrējumu. Suhānovs, bet tāpat varēja labi tur sanākt. Nebija, ka nevienu Vecpiliešu neviens negaidīja šādā vietā būbu. Tāds lietains un vējains laiks Vecpilī visu šo nedēļu. Sestdienu ar saulīti atnākus, tu mākoņa projām klejo, bet nelīst vismaz nelīst. Dubra ar galvu labi spēlēt, Bobgad cīņā, dots priekš Spartaks, tikko laukumā nākšais Kļivos, Garcia, sit Garcia, nu daudz tur bija savējie, varēja noriskēt, kas zina, kāpēc kāda rikošet izveidojās spēle. Smirdovs šeit uzbrukums Smailē Vecpiliekiem, ļoti interesanti. Pauļus pēc Kastaņēdu. Atkal slīd šoreiz Žigājovs slīd. Būs paliks Vecpiliekiem. Spartaks gluži komfortabli var justies. Tā mierīgi drefē tur ir tabulas vidusdaļā. Neriskējot ne izkrist ārā, ne arī vairs pretendējot uz bedaļām. Tā kā var tīri ar futbolu nodarboties. Nekādu uzdevumu vairs augstāk nav. Ir jāspēlē skaists futbols, to Spartaks arī dara. Nu jau jaunu galvenā treneri, Jurija Popkova vadībā. Pirmo reizi ar šo te treneri Spartaks ierodas Ventspilī. Nu, izdevies Popkovam piespiest savējos spēlēt ļoti azartiski, ar lielu atdevi. Neskatoties uz to, ka šī spēle viņiem no tabulas viedokļa īpaši vairs neko, man liekas, kā neizšķir. Jāčuks panāk būvu, bet tur neko īpaši uzsākt nevar. Nu, būvu aizsargiem pārsējis līdz te visai tā asi norēģē uz Vecpilieku šiem te mēģinājumiem iesākt uzbrukumu no aizsardzības tik izteikti. Bija problēmas Vecpiliekiem ar tādu otrā teipu uzbrukumu pirmajā puslaikā, ja nesināts ātrais, tad pēc uzbrukums uzreiz ar pirmo piegāja, tad īsti nebija turpinājumi, nebija kam vēl, teiksim, ar kādu spēlētāju, kas ar tādu otro vildi izveidot šim te uzbrukumam. Nu, arī tāpēc, ka Spartaka spēlētāji labi pieskatīja Vecpilieks. Centrējums, Pauļus pēc sitiena netiek. Tarāsovs krīt, ļoti izteiksmīgi, bet negadījums.
Pirmā puslaikā viens brīdinājums bija. Daniels Turkovs no muguras apgāza. Vai es neatceru? O, skaisti! Oi! Kas par vārtu guvumiem un kādā sajūsmā? Jurijs Žigājevs! Jā, runāja par Kevinu Bēnu, viņa skaistiem vārtiem, viņa nestandarta gājieniem. Jurijs Žigājevs pierakstās kaut kur līdzās Danielam Turkovam, kurš bija līdzīgā stilā iesita vārtus pret Spartak izbraukumā. Super skaisti vārti. Nevajag mums Dienvidamerikānas sastāvā, Vecpilnieku sastāvā, ja ir Jurijs Žigājevs. Šāds tāds mikrotraumas Juriju ir mocījuši. Varbūt pēdējā laikā nav bijis tajā labākajā formā, būtu nerā to pārliecināšāko spēli, kāda ir pierasta no viņa, varbūt redzēt. Tagad, es domāju, tieši tādai arī viņam ir tik milzīgs sajūsa par šo te vārtu guvumu. Dūbram nedaudz pakasās šeit, ir ko viņam teikt. Nav arī tīži iemesli. Nesapratu īstēt būbus Vecpilniekiem, bet Dūbram brīdinājums. Brīdinājums saņēma futbola Ventspils spēlētājs Kaspars Dūbra, otrais no puses. Pirmajā puslaikā emocionāli bija Spartak Dienvidamerikāņi, bet turpat nebija mutiski brīdinājumi, Dūbrs saņem uzreiz. Es, protams, nezinu tos vārdus, varēja emocijas dažādi izrādīt. Spartakieši vicinājās ar rokām, Dūbra vēl kaut ko arī pielika vārdisku klāt, tagad ir Kevins Bēna, tiesneša virzienā ar roku atmeta. Nē, tas ir labi, ka ir emocijas laukumā arī, kad jau tāds kļūt 2-0 tik šokējošā veidā. Tas ļauj cerēt uz aizraujošu turpinājumu. Šīs komandas māk pat Rillerē parūpēties. Žigājevs! Pats šoreiz 10 mēģināja dot Turkovam, neveiksmīgi. Vickevičs zaudē bumbu. Un Timofejovs uzreiz šāva pa vārtiem, šoreiz pāri. Bet, ja būtu bumbu trāpījis vārtos, tad Rovānam Vickevičam varētu pateikties Spartaks par šo te vārtu zaudējumu. Ļoti neveiksmīgi viņš nospēlēja savu sodu lauku tūmā. Kurš būs ātrāks? Ātrāks ir Jāčuks. Bet tas arī viss pagaidām. Sablīrovs ar 2 lieliem soļiem apdzir Jāčuku. Tik daudz, ka saglabāja būvu Jāčuks, saglabāja Vecpilniekiem. Kurakins. Atspēlēja Žigājevam. Sezonas sākumā ļoti rezultīvs bija Žigājevs. Es tā nedaudz pieklustu. Arī gal galā uzbrucējiem vajag sīst vārds. Sāk uzbrucējiem, vajag sīst vārds. Šeit 8. vārtu gūvs Žigājevam. Runājot par statistikām, tad Atots Kurakins 100. spēli virslīgā aizvada šodien. Viena relatīvi piespēlēja bija Stūrstievičs izpildīja, pēc kur tā ir Āsaus ar galvu guva vārtus. Turpina Vecpilnieki aktīvi spēlēt. Spartaks pēc šiem 2. vārtiem tomēr nedaudz izskatās ir šāds te ritētiņā sitiens ir nedaudz šokējis, izcīts to līdzsvaru Spartaks spēlētājs. Ja pirmais vārtu gūvs tā īpaši neiespēja, komanda turpina aktīvi darboties, Vecpilnieku pusē presīgot, centās iegūt tik pie kādām iespējām uzbrukt. Tagad tāds nedaudz sašļikums izskatās Spartakam, var arī saprast. Vārtu guvums vienkārši no fantastisko vārtu guvumu kolekcijas. Līdzīgā stilā Turkovs pēc Spartaka guva vārds no Žigājeva piespēles. Tagad pats Žigājevs. 2 pretendēt uz sezonas skaistākajai vārtē, pilnīgi noteikti.
Nesteidzās nekur Vecpilnieki. Spartaks liekas steigties Vecpilniekiem. Atcerējās, kā aktīvi jāspēlē. Jurijs Pakos apsēdies ir jau gan. Juris Pučīnskis turpina komandu kājās stāvot. Vispār, godīgi sakot, neatceros spēles, kurās Pučīnskis būtu sēdējis. Laikam jau nevar nosēdēt treneris. Ojojoj, Dubra. Neveiksmīgi spēlē. Bēna būs pie mums pirmais. Ne, tur Timofejos un būs paliek pie Bēnas. Piespēl sodlaukumā. Un tagad Dubra veiksmīgi spēlē. Klivo piespēle aptur. Nogāž Sablīros Jāčuku un atkal emocijas. Suhāraus, neveiksmīgi apstādā bumbu Suhāraus. Un Sablīros iem klāt jau. Jāčuks. Necenās tur, ja tas bija Suhāraus pieturēt bumbu normāli. Tā dabūtu uz kājas. Moments beidzies, nu tagad nepārāk veiksmīgi piespēle. Spartakam iespēja pēdējais, nav gan daudz spēku. Kļivos beidāja Bēnām nokārtot izgāja 1-1. Vecpils aizsardzībā Modra. Noskrējies Suhāraus te pēdējās epizodēs. Tagad pietrūka asuma nedaudz. Pagaidām tādu īstu momentu, ja būtu jāglābi Uvārei kaut kāds liela varoņu darbi jādara, pagaidām nav bijuši. Pirmajā puslaikā bija tā tālāk jāaiziet no vārtiem, vienkārši jānospēlē precīzi, laicīgi apmet vārtu, lai nesanāk, kad bija tā momentu. To Uvārei, ko arī veiksmīgi darīja. Citādāk, mierīgi dzīve. Žigājos gaida piespēlī, nu nedaudz neveiksmīgi tā sanāk Pauļam. Lietvecai būva atpakaļ un ar roku šeit nospēlēt. Tiesnes labi domāja Jāčuks, bet tālu bija Suhānaus. Timofejovs sodlaukumā. Kāds pielabos? Ozols. Jā, Ozols tiek pie būvas. Asas Sādors, bet tur sodlaukumā. Jo to arī viss beidzās. Palasuks. Mitskevičs tagad tur cīnās. 217 numuri. Kam paliks bumba? Paliek bumba Garcijā. Un Garcijā atkal ar bumbu. Mēnām piespēle. Kas būs pirmais? Dubra pārliecinoši. Notēbēja. Izstiep kājas un viss kārtībā bumba apturēta. Garcija līnīties, tas ir dod piespēli, aptuvēt tādā virzienā bumbu gāja. Kļibovs jau bija kādu gabaliņu tālāk un bumbu pie Vecpilniekiem līdz ar to. Ja Spartaka komanda neizdara milzīgs varoņu darbus, tad šodien vismaz līdz rīt vakaram būs 2 līderi virslīgas čempionātā. Vecpilnieki par 3 punktiem atpaliek šobrīd no Skoto, kuriem nesanāca vakar saspēlēt ar Rīgas Daugavu, jo liela Lietuva dēļ Daugavas stadiona laukums par kaut kādu purvu pārvērtās, nevis par futbola laukumu. Pat ūdens polo tur varētu varbūt spēlēt drīzāk nevis futbolu. Jo tik pieņems lēmums maču atcelt. Pārcelt uz pirmdienu, tā kā līdz pirmdienas vakaram Vecpilnieki būs panākuši Skoto. Un, protams, esam visi lielā notikuma gaidās. Nākamajā nedēļā, 5. oktobrī, Skoto stadionā pilnīgi iespējams sezonas zelta spēle, Einu zini. Protams, neskatoties to, kā beigtos spēle, vēl ir varianti jebkurām divām komandām, jo, kā redzams, tāda milzīga stabilitāte nav nevieniem. Ne Skoto, ne Vecpils. Skoto zaudē 2 ļoti svarīgus punktus pret Metu.
Vecpilsnieki nespēja uzlauzt Daugavpils aizsardzību. Kopā Vecpilsniekiem ir smagāks šis sezonas noslēgums, kaut vai tas, ka pēdējā spēle ir Rīgā pret Daugavu, vai nu zini, Rīgas Daugavai iespējams mums vajadzīgi punkti, lai cīnītos par bronzas medaļām, lai gan pašreizēji čempioni Daugavpils pamatīgi cenšas, lai viņiem šāda cerība izcīnīt bronzu būtu arvien mazāk. Zaudēja punkts pa labu kreisi. Bet katrā ziņā ticamākais tomēr, ka izšķirošā būs tieši var kļūt par izšķirošo tieši spēles Skoto stadionā 5. oktobrī, Vecpils Skoto. Ļoti smags mačs abām divām komandām noteikti gaidāms. Tīri teorētiski Skoto pat neizšķirts der, bet, protams, par tādu, zinot, kā Skoto šogad spēlē, protams, gūt iedomāties, Skoto spēlēs piesardzīgi un centīsies punktiņi tikai dabūt no šīs spēles. Protams, spēlēs uz visu banku un beigās paņemt 3. Par to nav jāšaubās. Lai gan tīri emocionāli ziņā, droši vien, ka Vecpilsniekiem būtu pat vieglāk šeit te mačā. Nu, protams, spēlētāji, sportisti vispār mēdz uzsvērt, ka viņi jau neseko līdzi īpaši, ko tur presē raksta, ko visu tur runā, bet noteikti jau, ka kaut ko jau dzirdu par Skoto šodien runā to, ka ļoti pārliecinoši labāko futbolu rāda Skoto. Otra tāda komandas virslīgā šobrīd nav. Faktiski jau tagad varot par čempioniem kronēt. Protams, jā, visu sezonu līderi. Labi spēlē arī Eirokausos, nepaveicās varbūt nedaudz. Rāda labu futbolu, tiešām skatāt futbolu. Bet tev ir jānovalk līdz galam. Šī te nastiņa, šī te līderi nastiņa nemaz nav tik viegli. Nu jā, Vecpilsnieki nevīdēs. Vecpilsnieki paliks 2. čempionātā. Nu, tad pateiks, jā, Skoto šogad bija ļoti labs. Bet, ja tu visu sezonu esi vadībā un pēdējā brīdī izlaist šo te čempionu titulu, čempionu kausu no rokām, to varētu arī nesaprast. Un tad, lūk, šāda te doma varētu tomēr arī diezgan pamatīgi presēt Skoto spēlētāju apziņu. Atcerēsimies, kad Vecpilsnieki pirmo reizi kļuva par čempioniem, viņi arī ļoti stabili gājuši šo te titulu, bet gal galā viss izšķīrās tikai sezonas pēdējā spēlē, turklāt ar lielām grūtībām tika apspēlētas viens no pastarīšiem Rēzekļiem. Tā kā cilvēku psiholoģija, tā ir interesanta lieta, redzēsim, kas Skoto un Pērtī komandas galvenais treneris tiks ar šo te lietu galā. Nav vairs daudz mums atlicis šajā sezonā, lai noskaidrot to. Kādreiz stūrs ir tiec Vecpilsniekiem. Būmtā no viena soda laukuma līdz otram ceļo pēdējās minūtēs. Bīstam momenti gan nav. Aicinu pasteikties Žigājo tiesnesis. Žigājos ir daudz pasteidzās. Šobrīd 3 stūrs ir izpildītāji Vecpilsniekiem. Žigājos, Suhānovs un Kurākins. Šķiet pirmoreiz šajā mačā Žigājos izpildu, ļoti neveiksmīgi. Bet būs Pauļus Devets no Spartaks spēlētājiem īpaši aktīvi negāja pēc būmas, paņēma to mierīgi Pauļus. Suhānovs pāri vārtiem un pāri pat vietlētikas ceļuņam, kas ir ap futbola laukumu. Būs Spartakam. Nedaudz emocijas ir pierimušas, Tēps arī pierims pēc otrā vārtu gūma. Vecpilsnieki cenšas būt joprojām aktīvi. Kad uzlabot savu garstāvokli vēl kādu vārtu gūmu. Tad papildus pārliecību iegūt. Turkaus tiek pie bumbas. Sāpīga epizode. Ozols met bumbu autā ap divu sadūrās spēlētāji. Grūti spriest, vai bija pārkāpums tur vai nebija. Labi, izstāst, ka bumbā tomēr trāpīs šķiet. Tas ir Sablīrovs, kurš atkal ir uz zālē. Pirmos laikā arī viņam sniedz palīdzību. Pašaizliedzīgi nospēlēja Krievijas aizsargs un sāpīgs sasitums.
pamatīgs tur Kolcīlīs. Gan Bediņa, gan Spartaks spēlētāji interesējās par komandas biedru. Pagādāšu, ka Andrejs Siņīcīts jau savainojumu dēļ devies ir uz ģērbtuvēm. Viena māja, gan Jurijai Popko rīcībā. Vai tiešām būs jāveic māja. Vēl viena piespiedu māja Spartakam. Žantemirs Sablīrovs klibo, bet pagaidā, kad es Bediņa neziņo, ka būtu vajadzīga māja. Laiks rādīs. Ko vajadzēs darīt ar Sablīrovu? Tagad spēle jāatsāk, veids paliek tā slīgi. Arī Spartaks spēlētāji tam vēl bez emocijām īpašām dodas. Atsāk spēli. Atdot bumbu, protams, veids paliek Spartakam. Žigājus aicina komandu aktīvāk uzspēlēt sācēšu lauku pusē. Ļoti skaisti vārtgūs un ļoti iespaidīgas emocijas arī Žigājevā bez šiem te vārtu gūba. Tā kā piesaidzāmies bez pareizē laikā, arī pirmie vārdi bija skaisti. Tā nedaudz aiz būgurs bija būba, vajadzēja tādā kritienā sist Tarāsavam. Un sanāsot labi tas. Gāžās Jaņčuks, tiesnes nekā uz to nereaģē. Nu ļoti arī tāds teatrāls kritiens bija, bet iespējams kāds kontakts arī tur bija. Es domāju, būtu viena no buļķīgākajām pēdelēm, kas nopaldīt Latvijas futbolā, ja šādi te būtu tagad. Jo būba jau, principā, ripoja zautu. Jaņčuks skrēja pēc būbas, kas ripoja vārā no laukuma. Aizsāks tā diezgan nevērīgi tur rīkojās. Tiesnes būtu nozīmējis 11 metru sodu sitienu. Būtu, protams, interesanti. Sablīros atpakaļ laukumā, viss kārtībā ar viņu. Arī vairs neklibo. Saglabā Vecpilsnieka būbu, bet sāsināt situāciju Žigājam nesenāk uzreiz. Tur konstatēt sodu laukumā. Pauļus! Nesenāk viņam īsti sitiets un Ozols daudz nedomājot, nu, vai kāds nepieskārās ķer būvu. Laba iespēja Pauļu bija uzsist, nesenāts, ja pa zemi vairāk nekā pa būvu uzsita. Klibovs. Ātrs Klibovs ir, mēģina piespēlēt Mēnam, es vienos arī atstāju Mēnam būvu. Atkal tā ir pie Mēnes. Garcia. Var sist, cīt Garcia. Un pirmo reizi Uvāreko tiešām jāspēlē. Izskatījās diezgan tādā trendiņa slodzes lēciens tāds. Es ka liels grūtības Uvāreko sagādāja, bet katrā ziņā nedaudz papulēties nācās stūra sitiens. Dabūži gājas būvu prodo sodu lauku, bet pie Kastaņēdas tā nonāk, Kastaņēda ļoti neveiksmīgi izdara sitienu. Dubra Suhānova piespēl, tur Sablīrovs viņam blakus. Suhānova sanāk. Šeit sitienu viņš gribēja sev pamest būvus priekš. Ozols modrs. Būvs savāds. Smirnovs pārlec Mēnu, bet būva paliek pie Mickeviča. Panasjuks, Kastaņēdā, saglabā būvu Spartaks, sitiens. Uvāreko, bet Panasjuks ļoti tā prātīgi skrēja, nesasināja situāciju. Šeit būtu, šeit būtu tagad kaut kāds neizšķirts pašas mača beigas, un šī spēle kaut ko ļoti nozīmīgi izšķirt, iespējams citādāk rīkotos Spartaks spēlētājs, bet tagad liekas asums nekādus neuzsāka viņš sodu laukumā. Spartak Lidustē šodien mums te rūpējās par futbola atmosfēru. Vecpilsnieku karstākie fani, kāds pārīts vien pie banera stāv.
Kaut kur pazuduši Ventspils futbola līdzutēji. Piespēl soda laukumā Žigājevs, Turkaus, netiek Turkaus pie sitienā. Kļūts glābi komandu, pagūst pirmais pie Bubas. Karsti bija soda laukumā, necenāt Žigājevs, nedaudz sitiens, bet Bobēts turpinājās. Sporta kā es ar glābi komandu, svārds tāps, Turkaus 3-0. Dārēls Turkaus turpina uguņot. Šķiet Ozols bija pilnīgi pārliecināts, ka Bumba ripo ārā un tā uzlec tādu kontrolu lēcienu, lai tā pārliecinātos, ka viņš tur visu kontrolē, bet lūk, kas sanāca. Bumba atstās pret vārdu stāvu un Vācaks tur jau vairs nebija glābējs. Šķiet, viss bija pārliecināti arī Spartak spēlētāji, ka Bumba atstās laukumu 3-0, nu pēc pirmā puslaika momentu skaita varēja domāt, ka vajadzētu būt vairāk kā 1-0 šeit spēlē, bet šobrīd jau pat nedaudz kā nepieklājīgi šis te rezultāts jau sāk kļūt. Īsti varbūt nebija gaidīts tāds šā te, nu jau tomēr nedaudz sagrāvi. Vecpliek un vietas bērnu nav veikuši. Jūras Pučīns ir aizgājis pie rezervis soli, iespējams, kādu maiņu viņš izdarīs. Nav joprojām Ahmed Abdullah Taufika. Vecpliek sastāvā. Nu, iespējams, ka Federico Martínez atkal iznāks uz māju laukumā. Vajag droši dot vairāk minūtes Urugvajiem iesildīties tādā pēc ļoti ilgās sēdēšanas malā. Žigājevs saņemst uz Zālāja. Nepamanīja, kas īsti notika, kaut kā neveiksmīgi sadursme. Kaut kas sāpīgi Žigājevam noticies. Katrā ziņā joprojām nav atguvis tādu labās sajūtas Žigājos, bet Bediķis laukumā nesauc, māju neprasa. Lai gan var mainīt, jau Pučīns skadomā. Vēl gan jāspēlē 15 minūtes aptuveni, bet tu noteikti var izdarīt kādas mājiņas jau laicīgi. Jādomā, ka 3 vārtu pārstāv jau nu Vecpulē 15 minūtēs neizlaidīs. Lai gan paši 11 minūtēs 3 vārtus pēc guva pret Daugavpils Daugavu un no 1-3 uzvarēja 4-3. Pilnīgi trakā mačā. Vasarā Slokā pašiem bija 0-2 pret šo pašu Spartaku, kur izdevās toreiz uzvarēt 3-2. Vispār Trillerī šīs te komandas māks uzburt. Šos tā 2 jau Hitchcock vai Steven King cienīgi gabali būs ir bijuši. Kaus izcīņā ļoti gara 11 metru sodu sitienu sērija. Nu, ne sods, 11 metru sitienu sērija. Un jau bija dētais arī mačs 3-2, kas beidzās Slokā. Atkal nepārāk pārēcoši Ozols to spēlē. Ir Jurija Popko rīcībā tāds vārds kā Jānis Skābārdis, bet pēdējā laikā tieši 18 gadu vecais Roberts Ozols ir izpildījies pamatvārdsarga vietu. Krietni pieredzējušākais Skābārdis rezervē sēž. Šodien gan jaunības azarts nav pārāk glābs Ozolu, lai gan, godīgi sakot, pāris epizodēs vismaz viņš ir komandu glābs labi nospēlējot. Tā kā, lai arī 3-0, daudz ko pārvest vārdsargam. Jā, 3. vārti noteikti bija jo tās sērijas, kur vajadzēja spēlēt citādā, kur varēja glābt, bet sanāca kā sanāca, citādi pārvest īsti vārdsargam nav ko. Standārta situācija, Žigājevs super sitiens. Kam tādām, es domāju,
Reti, kurš vācēks būtu bijis gatavs. Pārkāpums fiksēts kādam no Ventspilsniekiem. Un Spartaks iesaista spēlē rezervistus, sūtot bulbu savu rezervistu soliņu. Lūk arī Māja. Oļegs Žatkīds dodas laukumā. Tā Rāsals tiek mainīts. Šķiet ļoti rets gadījums, ka te Rāsals tiek nomainīts. Dodošie, ka Pauļus tagad vairāk kā balsta pussāks varētu spēlēt. Es domāju, viss bija pārcēt, ka Žigājos tiks mainīts. Te Žigājos paliek laukumā. Viss kārtībā ar Žigājo. Iespējams, par Žigāju veselību vajadzētu uztraukties arī izlases sakarā, jo Aleksandrs Cauļi iedzīvojies ir traumā. Ritors Ugīts būs diskvalificēts. Pirms uz mača ar Lietuvu tā kā var pussargu problēma rasties Marijānam Paharam. Žigājos regulāri tiek sauc uz izlasi. Varētu būt kaut kādi plāni saistībā ar Žigāju. Paharam Turkovs arī iet malā. Arī tiesnesim paspiež roku. Un Federico Martīnes dodas laukumā. Pagalām neizdevusies sezonu Martīnesam, tādēļ, ka savainojumā smagā iedzīvojās. Šķiet 3. vai 4. spēle pēc atgriešanās un kāda 6. vispār kopsumā šajā sezonā tikai. Astoņdesmit pirmā minūte rit Ventspilī, 3-0 Ventspilieki vadībā. Nedaudz krities ir spēles tēmas, protams, pēc šādiem notikumiem otrajā puslaikā. Grūtīgo Spartaks spēlētāju pārvest. Cetas mēģināja kaut ko darīt šeit mačā, nesanāca. Kļūds neļauj līdz Martīnes apūvai nonāk, kļūdās Smirdovs, bet mēģinā izrādās ieradies bija no aizmuguras pēc šīs te bumbas pakaļ. Bumba Ventspilniekiem. Kurākins Žatkinam, Žatkins Kurākinam, Kurākins kam? Žatkins nedaudz guļ, bet tiek pie mums un uzsit pa vārtiem. Garām. Žatkinam ir spēcīgs ierocis tas, ka viņš var bez īpaši sagatavošanās spēcīgi un precīzi sist. Žigājas pret Panasiuk, atspēlē atpakaļ Dubram, Dubra Žatkinam, bet nācās pretējā virzienā Žatkinam iet, nevarēja uzreiz uz vārtu virzienā iet. Garsī turpina būt ļoti neapmiedāts par katru svilpi. Mačties tas Vitālijs Poļakovs dienvidamerikāņu emocijas pagaidām ar lielu vienaldzību vēro. Atkal Garsī pie bumbas, Kļivos lielā ātrumā tur dodas talkā saviem spēlētājiem. Var tik noplātīt rokas, jo Garsī izšķirās par sitienu. Patrēna nedaudz Vāreiko, kā ir ķert bumbu. Nekāds absolūti problēmas nesagādāja tas vācargam. Mēs arī redzēsim kādu no jaunajiem Ventspilniekiem, ko mēs varam šeit ieraudzīt. Vladimirs Mukīts ir no jaunajiem vienīgi pieteikts. Bet vienmēr Ventspilniekiem vēl ir. Suhānaus. Jačuks sitīs, Jačuks bloķē, viņš sitiem vēlreiz ar uzsīst. Jā, bumba. Palikusies bija labi līdz galam cīnījās Jačuks, bet otrais sitiens nepadodas, kā noteikti gribējās Krievijas uzbrucējiem.
Spartak līdzutēji turpina atbalstīt savu komandu. Ko citu darīt? Es dobraucu diezgan lielu gaisa gabalu. Protams, jāturpina atbalstīt. Ickevičs lielā ātrumā. Dos gars Kastaņēno piespēli, bet nesekmīgi. Es domāju, visi skatītāji pie saviem ekrāniem arī redzēja, ka domā šo te piespēli Kastaņēnā izdarīt Ickevičs, un tagad Žigājumam nesenāk piespēles vietā, kad izvēs sitiens pa vārtiem. Noraujās bumba. Vēl viena maiņa vecpaliekiem būs. Kāds tur arī ģērbjās. Kastaņēna. Garcia. Nepatīk Klimovs Garcia. Nedod viņš šeit bumbu. Tagad arī pēc tāds ilgāks pauzīts iedeva tomēr. Garcia būs pirmais. Nē, pirmais būs Vārēko. Tur arī Smirdovs bija gatavs piepalīdzēt savam vārtsargam un vecpaliekiem. Ļoti grib Garcia kaut kā izcelties tomēr pozitīvā ziņā šeit mačā. Vecpalieki pagaidā ar viņu centieniem tiek galā. 85. minūte rīt, tu būs jau kāds pāris minūtes pieliktā. Viso Cīgdatāts ir trešais, kas dosies laukumā vecpaliekiem. Jā, ja nebaldos Spartakam ir vēl viena maiņa. Žatkins. Tie garām Žatkins un piespēl gan nesenāk viņam. Gāžās Klimovs. Krietni īsāks nekā Martīnes. Dēstu vecpaliekiem malā īsti tagad, bet Pauļus būs tas, kurš dosies malā. Un visu Cīgdatāts ar uzrotītu šortu Stārdes, kāpēc viņa vietā dosies laukumā. Ilgi diezgan Cīgdatāts ir Ventspils futbola sistēmā. Ir bijuši mēģinājumi viņa pirmajā komandā iespēlēties. Dažādi viņiem ir klājies. Šajā sezonā šķiet visilgāko spēles laiku viņš iegūst. Dažkārt var tādu ļoti labu aktivitāti ieviešot spēlē. Tā kā turpinot būt aktīvāk, protams, ir cerības arī turpāk un uz ilgāku laiku tikt laukumā. Bet Liepājas Metalurgu viņš salaidojuma dēļ bija spiests pamest laukumu ātrāk nekā plānots. Timofejevs gandrīz uzbrukums Smailē nonāca. Saglabā bumbu laukumā Sablīrovs. Un pēc tam Parasjuks tiek nogāsts. Un trešā maiņa arī Spartakā būs Pāvils Pilāts nāks laukumā. Un Roman Ickevičs viņš nomaina. 16-17 maina Spartaks. Viņa vietā spēlē Pāvils Pilāts, 16. numurs. Suharovs uzvar divcīņā ar Pilātu, kurš tikko nāca laukumā. Vecpaliekiem būs Parasjuks apturēja Žigājo, bet izcito tautā viņš apturēja Žigājo. Un tāpēc jau mierīgi Timofejos pat pagūst aprunāties ar bumbu padevēju. Cīgdatāts. Nesenāk Jačukam piespēle. Žatkins gaidīja bumbu. Turpin cīnīties Jačuks, kad atgūst bumbu. Un tā tomēr pie Spartaka. Kāds Garcia, Garcia eleganti krīt un nopelna Poļakovu uzmanību. Viņš dos silpu noteikumu pārkāpumu Vecpaliekam. Pats Garcia arī pie bumbas, C3 to sodu laukumā.
Slaidākais Spartakietis Sablīros gan nedodās uz sodu laukumu, arī nedaudz pieklibo, tā kā nav bez sakā palikusi šī te viņa sadursme ar Turkovu. Kastaģēdus tālo stāvolu tur ielēdz divus Spartakiešus vesels bārs ar vecpilniekiem. Nesenākši gāja piespēle Čukam un Garcia atgūst bulbu. Sitīs pats, dod piespēli, mēģina aizmugurē. Nes, ko viņš tur tā, došana arī gaidīja Garcijas sitienu. Aizgulējās, neredzēja, kā vecpilnieki visi jau ir atkāpušies, uz priekšējais gājuši preisot. Drīz uzzināsim kompensācijas laiku, 90 minūtu rit. Trīniecīši var nošpikot no 4. tiesneša tāfe līdz trīniecīši, viņiem ir uzlikts laicīgi jau. Ja, tagad tur pat nesekos kaut kāds ČP laukumā, tad šīs 3 minūtes arī būs kompensācijas laiks. Jūtam, ka Martīnes pēc savairoja tomēr krietni tāds pasīvāks, bez tādas enerģijas, kas pirms tam ir bijusi divcīņās viņš, kur Ākīts mierīgi atspēlē Suhānovam. Garcia ļoti aktīvs. Tagad būtu plāksterīt jāparāda Garcijām aktīvajam, tieši tā arī būs. Trešais brīdinājums mačā. Tagad piepeši aizmirst, ka bija otrais. Pirmais bija Turkovam jau pirmajā puslaikā. Dubra, Kaspars Dubra nopelnīja par emocijām otrajā puslaikā, un tad Garcia klubam pievienojās. 3 minūtes kompensācijas laiks. Garcia ļoti aktīvs, gribēja kaut kā izcelties, izcēlās ne īpaši pozitīvā veidā. Kompensācijas laiks 3 minūtes. Un, ja tas viņa aktivitāte mazinās, jau domā šīs 3 minūtes, viņš joprojām centīsies sagādāt problēmas vecpilniekiem. Tagad, kad tāds, kā es pateicu, ka došajā gadā centīsies, tā viņš uz pastaigas soli pārgāja piepeši. Bet Kastaģēda mūžam aktīvs. Ļoti vizuāli, ļoti atgādina Roberto Carlos šis spēlētājs. Tāds arī Žigls skrējējs ir, varbūt sities nav tik jaudīgs. Žatkīts saglabā bulbu un noskopojās ar piespēli Martīnesam. Tagad šauga ar vārtiem. Labi spēlēja aizsardzības Spartakam. Sablīros bija tas. Tur jau gan Jāčuks, gan Martīnes gaidīja. Ignatārs dosies izpildīt stūrsitienu. Kāpēc jau vēl ir bumbu piespēlē? Ir nesanāk ar vienu, citu ar otru. Skatībā vienu būvēs tikai laukumā. Ko, Martīnesam piespēlīt? Kā viņi tur? Vēl viens turstiec, redz, pilnīgi kā gaišreģi darbojās būbiņu padevēji, piespēlēt uzreiz 2 būvas Ignatāram. Nedojautu to visu valdes, tagad tiek izspēlēts. Tagad būs piespēle, jo tās pats iet sodu laukumā. Sitiens! Oi, būs te laukumā šobrīd. Brīnumainā kārtā bumba nenonāca vārtos pēc ļoti skaisti Ignatāra sitiena. Un Dubra, ja būtu tagad neizšķirts, šis būtu uzvaru nesošs. Vārtu gūs varētu kļūt, Dubra būtu ko pārdzīvot, protams. Neuzgulās kā nāks uz kājas bumba, un sanās neprecīzs sitiens. Ja tur ir tāda pauze, gaidīja, ka Jāčuks sitīs, nekā nesanāca jau arī. Garcia prasa bumbu saņem Mēnā, nesaņem Mēnā, bumbu saņem Kurākīds, un tagad jau Žatkīds. Ignatārs uz tādu divas lielas grupas laukumā. Viena liela grupa bija joprojām vecpilnieku pusē, viena liela grupa Spartak pusē. Grūti vai kā riteņbraukšana, peletons un otru. Nedaudz aizmugurē tomēr Martīnes, ļoti sarūktināts. Skaists saspēles sanāca, paspēja Spartaks tomēr noķert. Tas atsmā mākslīgi aizmugurē, 3-0. Šī spēle galā Turkovs. Žigājos ārkārtīgi skaisti un beigās arī Turkovs pirmajā vārdu bija Tarasovam.
Ventspils panāk uz brīdi vismaz Skoto turnīra tabulā, lai tur vai kā beidzās rītdienas spēle, mums gaidāma ļoti aizraujoša virslīgas sezonas izskaņa. Nerokavējiet to, visu labu! Futbola klubu Ventspils atbalsta LZ Cargo, VK Tranzīts, Sija Ventspils nafta termināls, Ventspils brīvostas pārvalde, Ventspils pilsētas dome.